Ar treniņiem pats biedējošākais ir tieši sākt un arī atrast un noturēt motivāciju tiem. Es esmu Mārtiņš Bidiņš, tu mani vairāk zini, ja zini vispār kā par uzturu, bet nav noslēpums, ka es ļoti daudz gadus esmu strādājis un sāku vispār šī lauciņā darboties tieši kā treneris. Un man ļoti patīk īstenībā strādāt tieši ar iesācējiem, radīt šo te motivāciju un iespējas jebkuram sākt šo te fitness ceļojumu. Jo es pats kādreiz arī sāku no nulles. Un arī otrs Mārtiņš, kas ir treneris šī projektā, viņš arī tieši to pašu dara, viņš dara to joprojām un jau ļoti sen. Gan kā zāles īpašnieks, gan kā treneris, kas strādā gan individuāliem cilvēkiem, gan ar grupām. Mēs abi kopā esam izveidojuši treniņu projektu, bet mēs sapratām, ka ļoti daudziem pietrūks tieši tā motivācija, tas pirmais grūdienis, lai vispār sāktu tos treniņus. Un tāpēc tika radīts arī šis te izaicinājums. Jo redz, lai sākts treniņus, ir parasti ļoti daudz jautājumu. Ko, kur, kā, kad? Un tā arī daudz paliek arī domās ar šiem te pašiem jautājumiem. Un motivācijas izaicinājums ir tieši par sākšanu. Par sākšanu, kas neprasa principā neko, tikai parādīties, pārveidosim mēs. Jo viens no lielākajiem noslēpumiem būs tieši šis te pakāpeniskais, visiem piemērotais, pielāgotais sākums, un arī tieši šis stāsts par to motivāciju. Kā tad dabūt to motivāciju, lai sāktu un kā arī lai turpinātu. Izaicinājuma garums ir 2 nedēļas, ir 10 treniņi. Un, protams, ka 2 nedēļās šādā periodā nevar iedot nekādu tur baigi būtisko sportisko formu vai kaut kādas tādas uzlabojumus, bet šādā periodā var iedot tieši šo te pirmo grūdienu startu, iemācīt motivāciju, kā to turpināt, kā ielikt treniņš savā šeit ikdienā. Un arī pētījumi atbalsta šo te mierīgo un pakāpenisko pieeju, jo tie rāda, ka organismam ir jāgūst pozitīva tā pirmā pieredze ar šo te sportošanu, lai varētu turpināt. Jo ar motivāciju vēlamies sportot, diemžēl neviens nepiedzimst, arī mēs treneri nepiedzimstam. Mēs esam paši gājuši tam caurām, mēs esam to atraduši, mēs arī zinām, kā to var palīdzēt. Un to palīdz bez agresīvas, pātagas un burkānu metodas. To palīdz pilnīgi citādākām, mierīgākām, draudzīgākām, palīdzošākām metodēm. Un daudziem tieši ir nogalināta šī te vēlme sportot, kas jau ir pamēģinājuši, vai tāpēc, ka paši sāk pārāk agresīvi vai sastapās ar pārāk agresīvu sākumu. Mēs šajās 2 nedēļās iedosim tos pirmos soļus, iemācīsim to motivāciju, lai pēc tam ir skaidrs, kā veiksmīgi turpināt, pievienoties un izmēģināt šo pieeju. Tas būs vieglākais un draudzīgākais sākums un iegūs arī motivāciju turpināšanai. Izaicinājumā nebūs jāparādās kaut kur pat konkrētā laikā un vietā. Izaicinājumā pieejamā informācija to paliks, tā ir pieejama ierakstā, un pat tu varēsi pabeigt, toreiz atkārtot, protams, to, un pat pabeigt ilgāk nekā 2 nedēļās, jo daudziem arī varbūt pat nepietiek laika, 2 nedēļās regulāri nepietiks laika, ja 2 nedēļās pietiekam regulāri pieslēgties, jo patiesībā ar sportošanu ir tā, ka labāk ir pieslēgties 1 reizi nedēļā, nekā 0 reizes nedēļā. 1 reize ir vairāk nekā 0, 1 ir vairāk par 0. Vienmēr. Jo sportošana nav tikai cilvēkiem, kas var izpildīt konkrēts iestāju eksāmenus, gan fiziskajā ziņā, gan atrast speciālus laikus tam. Sportošana satiek cilvēku tur, kur tas atrodas un palīdz tam izkustēties no 0 punkta. Un tas ir šī izaicinājuma pats galvenais fokus.